jā, tikām ārā no Polijas. Un šizai izdomāja vai labā. Rīkt smieklīgi, manuprāt, anekdoti par 2 poļu paniem un aitu. Nu, jā, tad kur viņi mums ir pastāstījis. Sveiki. Un pačukstēšu priekšā norisinās dialogs. Tātad, Šiza, lūdzu. Tas bija labs. Poļu pans, smieklīga lieta. Paldies Šizai. Iedosies atpakaļ kabatā. Ceru, ka jums arī patiks. To drīkst droši stāstīt tālāk kādam. Nu jā, paldies par uzmanību. Tātad, sveiki! Ir 2. augusta pirmdiena vakars. Mājās esmu jau vairāk kā diennakti. Līdz ar to šis ir pēdējais video. Vairāk tad ceļojumu, kopsavilkumus, dažas lietas, jā, atklāsums un tā tālāk. Lūk tā. Nu, pirmkārt par finansēm. Kādam varētu būt interesanti. Uz 2 nedēļām tika iztērēti 100 lati. Tā rupi rēķina, bet diezgan precīzi 100. Grūti spriest daudz vai maz, kādam liksies daudz, kādam maz. Man pašlaiks bišķi pa daudz, bet ir daži vēti. Tātad pirmkārt, ko mēs varam skaitīt nost? 4 šāles, 27 lati. Nakts hosteli 23 lati, tātad jau 2 reiz mazāk, 50 lati. Izmaksas 15 latus varam atņemt, kas bija dažādi veidi transporta biļetes. Vilciens uz Grācu, uz Varšavu, pa Varšavu. Paliek 35. Nu, vēl kādi tur 5 līdz 10 lati aizgāja, dažādos našķos. Protams, arī var iztikt vai šokolādi, tur tās banānu solis. Ja cilvēks, teiksim, būtu ļoti ierobežotiem līdzekļiem, skaidrs, ka tādas lietas netiktu pirktas. Nu, lūk tā, tas atstāja, teiksim, lai vieglāk reiķināt nopļosim tos 28 latiem, pēc nāk 2 lati dienā, kas tīri uz pārtiku. Bet tam es ticu arī, ka tur ir lētāk iespējams izbraukt, paņem līdzi, nezinu, no mājām kilogramu uz pārslu, kaut ko vēl, roltāns vai nalika. Ja tu ar to esi gatavs iztikt, tad var ļoti lēti izbraukāt. Nu jā, bet man tas kopējās izmaksas bija 100. Normāli, nejūtos ne par ko pārmaksājis. Žēl, protams, ka bija tā nakts hostelī. Bet, ko tur padarīt? Tas tā. Jā, kur tas kompanjons arī man sēž uz pleca. Tālāk, ko atklāsums kaut kādas. Īsti jau nekā tāda diži nav. Vairākas lietas, kas pierādījās no jauna. Nu jā, tas, kas topēt pirmkārt, ir jārēķinās par to, ka
var tikt ļoti ātri uz priekšu. Un tikpat labi var nākties gaidīt daudz stundas arī šķietam labā vietā. Un neko tu nevar padarīt. Tās liktās. Viss atkarīgs no attieksmes. Ja attieksme ir laba, tad jau viss kārtībā, ja lietas, kā es minēju vienā agrākā video, sakārtojas pašas no sevis, ja tu īpaši neiespriksti. Jā, pierādījās arī tas, bet tam tiešām es apskaušu ar kādu preci, gan tuvu 100%. Precizitāte pierādās šis tā teikt nerakstītais likums, ka, ja tu esi kaut kur iestidzis, nākamā mašīna, kas tev izglābs un aizvedīs daudz labāk, nekā, teiksim, tu esi normāli sagaidījis no tās vietas. Es esmu stāvēs, kad domāju, ka tikšu tur, un izrādās, labi, tur nostāv 3 stundas, bet pēc tam nākamā mašīna aizved kaut kur daudz tālāk, tur vēl garām kaut kādiem citiem potenciāliem kritiskiem punktiem tā tālāk. Kas liek domāt, ka tiešām viss atrodas līdzsvarā. Varbūt tā arī ir, varbūt ir kāds augstāks spēks stopētājiem domāts, kas arī tur lietas līdzsvarā. Tas arī parasti ļoti labi, kaut cik uzmuna drinda, kad tur stāv tās 3 stundas, tu vismaz var savu vienā domu, ka vismaz nākamais, kas brauks, izglābs. Protams, es ticu, ka arī tiek sāsinātāk uztvērta aizglābšana, vienkārši pat 3 stundām es tik ļoti izbasies, ka tev ir pilnīgi vienalga, kas ir nākamais, tu esi priecīgs kaut pat 10 km pavešanu, bet tas nav tikai tāpēc. Tiešām bieži vien tā, ka nākamā mašīna aizved tālāk nekā cerēts no tās vietas tiktu. Tas nav tikai tā kā kontrasta iespaidā ar besi. Lūk tā, kas vēl. Man liels atklājums, protams, bija Polija. Gan stopēšanas pieredze ir tāda, neliela, bet kaut kāda solīga ir šis tas darīts. Polija caurstopē pirmo reizi, stopētā aprindos daudziem tas ir bubols. Un ko lai saka, poļi visumā bija jauki. Jā, protams, liela daļa runā tikai poliski, kas kontaktēšanos, protams, padara tikai tādu citādāku, neiespējami, bet, viņi ir jauki, diezgan ātri ņem, tur gan arī sanāca iestrēgt Polijā, bet, cik ņemot vērā, ka tiešām puse ceļojuma gandrīz vai tika pavadīt Polijā, višķi mazāk, trešdaļa, 40%. Tad, jauki, protams, tas tā negatīvā lieta, ka, tiešām tu stopē 3 dienas, un tu vēl joprojām esi Polijā. Tev īpaši tur varbūt neiet, tad kā labi ņem, bet maz pavadi, viņš stopē, un joprojām Polijā, kad tu šķērso robežu, tad vienkārši tas svētlaini. Teiksim, turpceļā braucot šķērsot Polijas Čehijas robežu. Es tajā Čehijā arī nogāju 2,5 stundas, bet tā iešana bija pilnīgi citādāk nekā ejot pa Poliju. Tas prieks tikt prom. Citādāk zemi jauka, tur pie 2 cilvēkiem palikt pa nakti, izpalīdzēt ar kontaktu, tagad savākt. Polijas dienvidos diezgan daudz vietas, kur palikt, ja gadījumā nākotnē nāksies braukt. Gan Varšavā, gan Vroclavā. Varbūt arī kaut kur citur. Tā jau redzēs. Jā, tas par to. Vēl tūlīt izdomāšu, ko vēl varētu stāstīt. Protams, ir interesanti skatīties pašam video un skatīties, kā redzēt, kā tur es vienā dienā esmu ierunājis to un domāju, ka nokļūšu tur un būs tā un tā. Pēc tam pēc 2 dienām skatoties citu video, ka viss ir pilnīgi absolūti citādāk. Brīžiem lietas gāja tā, kā bija plānotas, vai apmēram virzīts uz to, un brīžiem pilnīgi citādi. Tāpat nokļūšana Horvātijā bija pilnīgi negaidīta. Palikšana Vroclavā pa nakti, UTT. Neaizbraukšana uz Vīnu. Protams, atmiņas vislabākās par ceļojumu, gan par labajām lietām, gan par tiem grūtajiem brīžiem, kas īpaši sākumā bija, kad bija tik daudz jāiet, un tā viena slimā diena ar lietu un stāvēšanu 5 stundu slovēņu benzīna tankā. Godīgi sakot, atgriešanās bija tāda, ka, atgriezies mājās, viss kā parasti, godīgi sakot, pat nejūties, ka būtu bijis kaut kur projām. Un tā jocīgi liekas tā sajūtas, ka stāvēja ceļa malā, un katra mašīna, kas tevi ieraugot, ieslēdz labo pagriezienu rādītāju, ka tā bija kā svētlaini. Tagad 10 dienas jāpasēž Rīgā, kas jāpadara, tad jau atkal prom. Bišķi ekstrēmākām valstīm. Bišķi Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Pičigānija. Redzēs, kas tur būs, bet mums nav bišķi laiciņš. Lūk tā, kopā tā ļoti aptuveni reiķināt, ka nobraukt kādu
starp 3 un 4 tūkstošiem kilometru varētu būt, bet nu, tas ir tā uz aci. Ļoti nekonkrēts skaitlis. Daži šoferieši, protams, vairāk palikušoši atmiņā, dažas vietas tā ļoti grūti atsaukt, kas man kur ir vedis, kā es tur esmu nokļuvis. Bet, nu, protams, jā, daudz un dažādas lietas notikušas, tagad jāsataisa smags video, citi arī var apskatīt. Nu jā, tā uzskaitījums, kā valstis, kurām es braucu cauri. Tātad Lietuva, Polija, Čehija, Austrija, Slovēnija un Horvātija. Paša ziemeļa, bet tomēr Horvātija. Nu, un pēc tam arī otrā virzienā atpakaļ tieši tādā pašā secībā. Jā. Tur, man liekas, abos virzienos plus mīnus vienāds laiks nāc pavadīt katrā valstī. Tur Austrija un Slovenijā bija izbraukšana cauri atpakaļ, gan Slovenijā, gan Austrijā bija paviesojis par kādu pilsētā. Jā, atpakaļ ceļā tiešām līdz tur nevar tik ātri atpakaļ vairākās pilsētās sanāca būt. Līdz ar to arī ilgāk gāja. Jā, pirmā mašīna bija latvietis un divas pēdējās bija latvieši. Tā nedaudz paņemējuši krustam tā tika. No rīta piecēlos pēc minūtēm 20. Paņēma fūru, kas aizved līdz pēc Salaspili. Turēns sabiedriski. Lūk tā. Jā, nosaucu visas tās valstis, kam brauc cauri, bet kaut kā taču pietrūkst, vai ne? Pareizi, pietrūkst gan valsts, no kuras es izbraucu, kurā atgriezos. Respektīvi, tā taču ir mūsu Latvijā. 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 Mūsu Latvija. Ceļot vienmēr jauki, tiešām patīk. Bet kaut kā šiem atgriezties vienmēr bijis jauki. Parasti tā. Ceļot beigās gribas mājās, ir jauki atgriezties iebrauc valstī, ierodas Latviju. Sajūt tādu pats Latvijas sajūtu. Lūk tā, tas arī bija viss ceļā apskats. Ceru, ka bija interesanti, ka patika. Tā, paldies, ka noskatījās.